Grāmata Dere Hašem, autors Mašē Haim Lucāto, Ramhaļ. Grāmata tulkojumā Visaugstā ceļš. Un iepriekšējā reizē mēs skatījām, no kurienes tad nāk tas labais un sliktais, labā un ļaunā sakne no kurienes. Un kā ir tad, kad visaugstā laiks ir aizklāts, un kā ir tad, kad visaugstā laiks ir atsekts. Visaugstais pats ir labums, viss labais nāk no visaugstā. Bet visaugstais ir radījis arī iespēju, lai pasaulē būtu negatīvais. Speciāli jau neviens nespiež uz to negatīvo, bet to negatīvo izvada pats cilvēks ar savu brīvo izvēli. Negatīvais ļaunums, tā saucamais, tam ir potenciāla iespēja. Vai no cilvēks to realizē vai nē. Te es vēlreiz gribu uzsvērt, piemēram, atomenerģija. Ir ļoti laba. Ļoti laba tehnoloģija, ir atklāta viss šī lieta, un to var izmantot elektrostaciju uzbūvēšanā un izmantot elektrības ražošanā. Un arī iespēja ir atomieročus radīt. Tātad cilvēks ar savu brīvo izvēli, neviens jau no augšas nespiež nevienu tur atombumbu radīt. Tāpat arī dators nav ne ļaunais, ne labais. Viss atkarīgs no tā, kā cilvēks to izmantos. Vai nu uz pozitīvo vai uz negatīvo. Ko tas cilvēks tur skatīsies un ko viņš veidos, un kas viņam visvairāk interesēs tajā datorā, vai nu pozitīvās vai negatīvās lietas, tur jau ir brīvā izvēle. Piemēram, televīzijā nav brīvā izvēle. Televīzija, ko pārraida, ko runā pa televizoru, tas arī tiek tā kā propaganda viss vēstīts, tur neko cilvēks nevar izvēlēties. Bet dators, piemēram, internets, tur var izvēlēties, ko klausīties, ko skatīties, kādas lietas pieņemt, kādas nepieņemt. Bet visaugstais ir radījis saknes garīgās šim ļaunumam. Un ir kalpotāji malahim, kas kalpo visaugstām, vada gan uz ļauno, gan uz labo. Tad sistēma darbojas šādi. Cilvēks radīja negatīvu, piemērs tāds. Cilvēks radīja ļaunu lietu ar savu ļaunu darbu. Tā saka, nospieda pogu. Un tad šis spēks sāka darboties garīgajā pasaulē. Tātad attiecīgais malach, tā saucamais engels, kas sāk darboties tur. Un ir sūtņi no visaugstā, kas realizē gan labo, gan ļauno līdz matērijas līmenim, līdz mūsu līmenim. Tātad cilvēks nospied šo pogu un palaidis šo enerģiju garīgajā pasaulē ar savu ļauno darbu, piemēram. Un tad šis malach, šis sūtnis sāk darboties tur. Un attiecīgi nāk arī šie sūtņi no visaugstā saskaņā ar šo ļauno darbu, vai no labo vai ļauno, ko cilvēks darīs, līdz matērijas līmenim atpakaļ. Un starpnieks starp visaugsto ir šis malachs, šis sūtnis. Un visaugstais to tā iekārtojas. Un otra lieta, ka visa pasaule radīta ar šiem 10 izteicieniem, šiem 10 sfirot. Un mērķis tam ir, lai apbalvotu taisnos un sodītu vai arī pāraudzinātu pārkāpējus. Ar šiem 10 izteicieniem pakāpeniski radīt šī pasaule. Tātad arī viņi nāk no šīm garīgām pasaulēm uz leju, kas kāda veidā uz mūsu pasauli, šie 10 sfiroti. Un kāpēc tad tas ir vajadzīgs pie vispār šie 10 izteicieni, šie 10 sfiroti? Kas nāk no garīgām pasaulēm caur šiem malahim, kas kāda veidā uz leju uz mūsu pasauli. Tas dod iespēju izzināt cilvēkam, kā darbojas pasauli. Tātad pakāpeniski pa daļām, nevis uzreiz visu kopā, bet pa daļām cilvēks var izpētīt, kā darbojas pasauli. Un tad arī nonāk pie kopējā, pie šī radītāja, pie šī visaugstā, kas visu vada, kas jāvots visam. Un iespēja kļūdīties arī ir dota.
lai ļaunos sodītu un apbalvot taisnos. Un visaugstais visu vada un pārauga personīgi. Un visaugstais zina visu, kas notiek ar katru cilvēku un pasauli kopumā. Tā ir viņa pāraudzības pirmā daļa. Otrā daļa, kad visaugstais iejaucās cilvēku dzīvē. Un visaugstais dod balvu taisnē un soda šos pārkāpējus. No visaugstais iejaucās cilvēku dzīvē galvenokārt jau, lai cilvēks, kad izvēlās pārāk daudz šo negatīvo, tad, lai cilvēks pavisam nesagrautu pasauli ar savu ļauno rīcību, tad iejaucās cilvēku dzīvē. No to mēs redzam arī, kur, piemēram, šie plūdu periods, kad bija, ja, kad pasaule tiešām nonāca tādā stāvoklī, kad vispār visi izvēlējās šo negatīvo, ja, un šī negatīvā enerģija sasniedz tādu līmeni, kad visaugstajām bija jāiejaucas un vārdu sakot, pasauli jālikvidē caur plūdiem un jāveido jaunu pasauli. Tāpat arī šis Bābeles torņa periods, Dora Balagā, tā saucamā svešvārds. Šim Bābeles torņa periodam Dora Balagā, kur arī visaugstais iejaucās, lai cilvēks nesagrautu pasauli, celdam šo tā saucamo Bābeles torni. Nu, tur bija daudz nianses, un tagad tas te nav jāapskata mums. Vēl tāpat arī Sodoma un Gomora, kur visaugstais iejaucās, lai tomēr sodītu, lai neizdiet visļaunums tālāk uz šo pasauli no šīs Sodomas un Gomoras. Nu, visaugstais likvidēja šo Sodomu un Gomoru. Izveda Lotu, taisno Lotu ārā no šīs pilsētas kopā ar meitām un sievu. Nu, tur tas ir tāds pilkt piemēri, ka visaugstais iejaucās tomēr. Sabiedrības dzīve, arī cilvēka personīgajā dzīve arī iejaucās. Bet visaugstā mērķis ir dot labumu. Cilvēku pievilkt tuvāk sev, lai cilvēks būtu līdzīgs visaugstajam. Un cilvēkam jācenšas pašam ar savu darbu un savu brīvo izvēli tuvoties visaugstajam, izvēloties savu pozitīvo un negatīvo. Un tāpat arī jābūt līdzekļiem, lai to varētu realizēt, un elementiem dažādām iespējām, lai varētu realizēt šo brīvo izvēli. Un jābūt arī tiešām iespējām, kā lai saka, lai nebūtu piespiedu kārtā šis negatīvais. Ja nonāk tādā stāvoklī pasauli, kad šis negatīvais tiek piespiedu kārtā uzspiest, tad tas nozīmē, ka visaugstā vaigs ir ļoti stingri apsekts. Un pozitīvais gandrīz vairs nepaliek pasaulē. Un arī jo vairāk dažādība pasaulē, dažādas mācības, piemēram, dažādi uzskati, dažādi viedokļi, tā saucamais viedokļu plurālisms, un arī pati dzīve, ja daudzveidīga, tad arī tas nozīmē, ka visaugstā vaigs ir vairāk apslēpts. Un mūsu materiālo pasauli to uztur visaugstais, lai tajā cilvēks varētu izvēlēties vai nu pozitīvo vai negatīvo. Un visaugstais pārauga ar vispārēju pāraudzību šo pasauli. Cilvēks, tas ir galvenais pasaulē. Visaugstais privāti uzrauga cilvēku, mazākās detaļās, gan domās, gan darbos, gan vārdos, gan jūtās. Un tad sakarā ar šo pārbaudi cilvēks arī saņem tad vai nu sodu vai balvu saņem. Tātad cilvēka dzīve pat par sevi tad paliek vai nu sods vai balva. Sakarā ar to, ko cilvēks izvēlas un kā cilvēks pats uzvedās. Jo uzraudzība tā realizē radīšanas mērķi. Nu, te vēlreiz jāuzsver, ka ja visaugstais būtu tikai visu radījis un tad pēc tam viss pametis novārtā, nu tad jau sabiedrība sen jau pats jau būtu sevi iznīcinājusi. Tāpēc ir šī uzraudzība arī vajadzīga. Un ja šī uzraudzība ir, tad tas arī viss ved pretī radīšanas mērķim. Un visi radījumi, kas ir šajā pasaulē,
Viss ir radīts kopēja radīšanas mērķim, lai cilvēks varētu nonākt pie mērķa. Daba un tās likumi. To arī visaugstais uzrauga ik brīdi. Un viss domāts priekš cilvēka ir, lai cilvēks dzīvodam šī pasaulē un izmantodam šos objektus viss varētu nonākt pie radīšanas mērķa. Tā tad ir mūsu zemākā materiālā pasaule, ko mēs uztveram ar 5 maņu orgāniem, kur arī mēs esam kā cilvēki ielikti un arī bez visaugstā klātbūtne, tā saucamās, kur mēs neredzam ar šiem 5 maņu orgāniem, visaugstā klātbūtne, kur mums ir dota instrukcija, ko darīt, kā darīt, un ir brīvā izvēle dot, vai nu pildīt šo instrukciju, vai nepildīt. Un otrkārt, sakne visam ir garīgajā pasaulē. Mūsu pasaulē ir projekcija. Mūsu pasaulē ir projekcija no garīgajām pasaulēm, kur visi objekti un notikumi nāk no garīgajām pasaulēm, kas kādā veidā caur šiem malahim uz mūsu pasauli. Un tas viss attiecas gan uz dzīvo, gan uz nedzīvo dabu. Un visiem tās likumiem, notikumiem, cilvēkiem. Un radīšana bija tādā pakāpē, ka pirmais bija visaugstā vēlme radīt šo pasauli, un tad otrais nāca ideja, kā to radīt, un trešais bija plāns, kā detaļās visu izveidot, un ceturtais bija realizācija. Un tas viss ietilpt 6000 gadu vēsturē, kas paredzēta ir. Tātad mums pašlaik ir 5784. gads no pirmā cilvēka radīšanas. Nu, vēl palikuši ir kaut kā 216 gadi līdz šim 6000 gadu robežai. Un šie 6000 gadi paredzēti, lai veiktu šo radīšanas mērķi, lai mērķtiecīgi viss no beigām līdz sākumam. Nu, kāpēc te no beigām līdz sākumam? Nu, te es gribētu salīdzināt ar tādu autoražotāju, kas arī, šādu, piemēram, kādu automodeli, viņš iedomājas, kāds viņš izskatīsies, kādas būs viņam funkcijas un ko ar viņu varēs izdarīt, ja? Nu, tas jau ir beigu rezultāts, ko viņš izdomājas, kādam jābūt ir, un sakarā ar šo modeli, ko viņš iedomājies, tad arī tiek veidots dažādi projekti un mehānismi un darba vietas, lai to visu varētu realizēt. Tātad no beigas ir gatavā produkcija, šis automobīlis un tas process, tas ir tas, ko radītājs plāno, teiksim, autoražotājs, ja, ko viņš plāno, lai šis modelis tiktu izveidots. Tātad no beigām, ja beigas ir šis modelis, un process ir no sākuma. Dabas likumi ir doti, kas arī nemainās, un lai atbilstu visu mērķim. Un ir garīgie likumi un ir fiziskie likumi. Un tie visi nāk no šīm garīgām pasaulēm, kas kādā veidā mūs uz leju. Un tas viss sakāms bija par visaugstā uzraudzību. Paldies!